Šis būs stāsts par to, kā dažādi atstarojoši elementi var glābt cilvēku dzīvības. Diemžēl daudzi iet bojā tā iemesla dēļ, ka viņiem nav uzvilkta veste, neizmanto lukturīti vai nav kāds cits atstarojošs elements. Mēs veiksim eksperimentu, lai parādītu, kāds ir skatu punkts no autovadītāja viedokļa. Pagājušajā gadā uz Latvijas ceļiem bojā gāja 111 cilvēku. Diemžēl liela daļa negadījumu saistīta ar to, ka gājēji nebija redzami, nelietoja atstarojošos elementus. Ja mēs runājam tieši par šo tumšo laiku, tieši par šiem uzbraukumiem, tad mēs varam runāt apmēram par 16 tādiem ceļu satiksmes negadījumiem, kas varētu būt saistīti ar šo redzamību. Katru gadu atkārtojas viens un tas pats. Tiklīdz sākas tumšais laiks, tā palielinās šāda veida negadījumi. Apģērbs ar atstarojošiem elementiem, lukturītis, atstarojošā veste, ieslēgta telefona lampiņa, dažas elementāras lietas, kas var glābt dzīvību. Ja mēs redzam šobrīd to pretīm braucošo mašīnu absolūti skaidri, mēs redzam viņas uguņus, tad mums liekas, ka arī mūs ļoti labi redz. Bet īstenībā tas tā nav. Nu lūk, bet es esmu vestē, es esmu ar atstarojošiem elementiem un ar lukturīti. Jūs nē, jūs esat melnā jakā, melnā cepurē. Jā, latvietī. Svarīgi piebilst, ka mēs šobrīd atrodamies vien 20 metru attālumā no automašīnas. Tagad tad mēs veiksim tādu eksperimentu. Jūs sēdīsieties pie stūres, es būšu izgaismots, kāds izbūts neizgaismots, un tad kurā brīdī kuru tā kā no mums pamana. Ja? Okay. Eksperimenta diena bija no tām retajām, kad uzsniga sniegs, kas autovadītājiem ļauj daudz vieglāk pamanīt gājējus bez atstarotājiem. Bet tik un tā ieskatu, kāpēc gājējiem ir nepieciešami atstarojošie un gaismas elementi, centīsimies nodemonstrēt. Tad izbraucam no līkuma ārā, ātrums kaut kur 40 km/h. Braucot ar tuvām gaismām, mēs ieraugam tātad gājēji, kā 40 metri, mēs stabili redzam viņu. Un blakus mēs ieraugam pēdējā brīdī tagad 25 metri. Pirms mēs ieraugam gājēju, kurš ir pilnīgi bez apstarotāja, mēs viņu ieraugam pēdējā brīdī. Lūk, kāda ir matemātika attiecībā par redzamību un bremzēšanas ceļu. Ja mēs runājam, piemēram, par šo slapjo laiku, lai apturētu vieglo automobīlu, braucot ar 50 km/h, mums vajag, apaļosimies. Atkarībā no tās rudens pakāpes, vai ne, te varētu būt ap 40 metriem. Tas ir apmēram tās attālums, kas, cik tālu izgaismo ceļu automobīļu tuvās gaismas. Būtībā šo tumšo tēlu mēs ieraudzīsim tikai tad, kad gaismas viņu skārs. Un jau tā kārtīgi. Tātad faktiski tas ir praktiski neiespējami bieži vien nobremzēt šajā slapjā ceļa apstākļos, ka, ja tas cilvēks laiks nav pamanāms. Ja cilvēkam būs kvalitatīvi atstarotāji, piemēram, kā šai vestei, tad mēs šo cilvēku pat ar tuvām gaismām redzēsim 500 metru attālumā. Un ja mums pretīm brauc mašīna šajā brīdī, tad ir īpaši svarīgi, lai gājējiem būtu atstarojoši vesti vai kāds lukturīts rokā. Jo, ja mēs braucam tagad un skatāmies, tad mēs redzam gājēju ar vestu un lukturīti, bet neredzam kreisajā pusē, ka viņam iet vēl viens gājējs, bet bez atstarotāja un bez lukturīša, pilnīgi melnās drēbēs. Un šobrīd mūsu attālums ir kaut kādi 30, varbūt 25 metri. Un tikai piebraucot tuvāk, šobrīd braucot ar tuvajiem uguņiem, mēs ieraugam šajā brīdī, kad jau ir kādi 15-20 metri palikuši knapi. Mēs ieraugam šo gājēju bez atstarojošiem elementiem un arī bez lukturīša rokā. Lūk arī neapskaužamā statistika, cik gājēju ir notriekti tā iemesla dēļ, ka nav bijuši autovadītājiem pamanāmi. Šogad tāds mums jau ir viens gadījums, bet pagājušajā gada nogali īpaši izcēlās ar šādu veidu negadījumiem. Tātad decembrī vienīgie negadījumi, kas mums bija, tas bija uzbraukums gājēji. Ja paņemam novembri vēl klāt, tad 9 pēc kārtas. Tātad 9 uzbraukumu gājējiem ar letāliem iznākumiem. Un jāsaka tā, ka šos visus negadījumus vieno viens būtisks faktors,
ka neviens no šiem gājējiem īsti nebija aprīkots ne ar atstarotājiem, ne ar kādu lukturīti. Īsi pirms Ziemassvētkiem, kad vēl arī nebija uzsnidzis sniegs, būtībā 11 dienās gāja bojā 8 gājēji, kas ir ļoti, ļoti nepieņemams skaitlis tieši tajā aspektā, kad nevienam no šiem gājējiem nebija neviens atstarotājs. Respektīvi, autobraucēji gājēju ir pamanījuši tikai pašā pēdējā brīdī, kad jau vairs no sadursmes nav iespējams izvairīties. Šobrīd braucot ar tālajiem uguņiem, gājēji, kuram ir atstarojoša veste mugurā, mēs ieraugam kaut kādus metrus, 100 jau priekšā, kas ir absolūti drošs attālums, lai, ja gadījumā, kas mēs varētu apstāties, taču mēs absolūti neredzam otru gājēju, kurš ir kreisajā pusē no tā gājēja, kurus mēs redzam. Viena arī no tādām ļoti būtiskām bīstamām lietām ir, es būšu ar vesti, ar atstarotāju, mans čoms blakus būs bez vestes un atstarotāju, un viņš jau būs izdomājis iet ielas pusē. Vadītājs redzēs mani, bet neredzēs čomu. Viņu aizties. Iedomājieties, cik neiespējami transporta līdzekļa vadītājiem ir apstāties braucot pa šoseju ar ātrumu 90 km/h. Diemžēl ārpus apdzīvotām vietām nereti tiek notriekti gājēji, kas ir alkohola reibumā. Arī tas nekontrolējamais gājējs tomēr labāk ir redzams, ja viņš ir vismaz kaut ko uzvilcis. Ja tu dzīvo dziļi laukos un esi nolēmis kaut vai arī piedzerties tajā dienā, vai ne, tad aprīkojies tā, lai, kad steberē pa ceļu, lai nenobrauc. Ir pilnīgi skaidrs, ka visus ceļus nevar izgaismot. Arī galvaspilsētā netrūkst neizgaismotu ielu. Šobrīd apzinātās ir aptuveni 70 km garas zonas, kur nav vēl līdz šim izbūvēts apgaismojums. No mūsu puses viņš ir izvērtēts, kur aptuveni pusē, tas būtu 35 km apgaismojums, būtu ierīkojams kā atsevišķi projektējums, būvējams. Savukārt pārējā puse būtu vietas, kur ielām ir jāveic pilna veida rekonstrukcijas, lai sakārtot šo ielu. Arī uzturēšanai vajag ļoti liels līdzekļus, līdz ar to tās visas ir katra gada budžeta prioritātes. To, ko es zinu, ka šobrīd ir jau vairāki saprojektēti objekti, kur arī jāsaka, vai tā būvniecība tuvākajā gadā jau notiks, būs atkarīgs no budžeta prioritātēm. Tātad arī pilsētā lukturis var kalpot kā labs kustīgais elements. Papildus tam atstarojošā aproce, veste vai apģērbs ar atstarojošiem elementiem. Šajā tumšajā laikā uz neizgaismotiem ceļiem un ielām tā ir nepieciešamība. Braucot ar tālajām gaismām, gājēju vestē es pamanīju apmēram 100–110 metru attālumā jau. Taču to otru gājēju, kas gāja viņam kreisajā pusē, mēs nemanījām. Un tikai pietuvojoties kādus 30 metrus, es ieraudzīju, kad ir kreisā pusē iet vēl viens stāvs. Savukārt autovadītājiem ir svarīgi pārliecināties, ka priekšējais veistikls un lukturi ir tīri. Ja nē, tad redzamība, protams, būs vēl sliktāka. Kristaps Puriņš, Igors Stāts, 4. studija.